šoreiz esam ar sirds pieskārienu pie Čārlija One Kakao ar mūsuņām mīšiem. Un pie manis šodien ir Laura Ločmele, es pareizi izteicu, ja? Un mēs šodien parunāsim par stiprām sievietēm, skaistumu, pieskārienu, jo Laura ir dabas meita ar multidimensionālu talanta pieskārienu, ko viņa izpauž savā sirds pieskāriena dabas stūrītī, kurš saucās iedvesmas pietura. Pastāst mums, Laura, kā šī iedvesmas pietura radās un tavu sirds mīlestības ceļu un kā vispār tas radās, tava ideja, tava būtībā, banāni izklausīsies misija, bet tavs stāsts ir tā vērts. Jā, paldies. Man liekas, iedvesmas pietura paliks bišķiņā tālākā stāsta daļā, bet droši vien jāsāk ar to, kas tad manī dzīvē ir vairojis šo ticību visu sapņu piepildījumam un ticību tam, ka dzīve var būt skaista un ka sieviete ir skaista un viņai sevi ir jāmīl. Tas patiesībā nācis caur man personīgi ļoti dziļu un sāpīgu dzīves pārbaudījumu. Jā. Kad man bija 13 gadi, es cietu auto-avārijā. Sākumā domāju, tur nekas viss kārtībā, bet tomēr izrādījās, ka ir asins izplūdums smadzenēs un kopumā es piedzīvoju 3 reizes galvas operāciju. Un iedomājieties meiteni, kura ir 13, 14 gadi, un viņa jūtās kā puisis, jo mati ir nodzīti, un kamēr tie attaug, un rētas uz galvas, un kā saka, tā pašvērtība ir pilnīgi nulle. Un tieši tīņa gadi, kuros tu jau sāc sapņot par to, ka tev varētu būt kaut kad otrā pusīte, un ģimene, un bērni, un skaista dzīve. Tanī brīdī tas liekas kā neiespējamā misija. Tomēr interesanti tagad tādā pieaugušā vecumā skatoties atpakaļ. Paldies Dievam, es neieslīgu depresijā caur un nenonācu līdz tādiem gremdējošiem līdzekļiem un paņēmieniem, bet es kaut kā ļoti milzīgā pateicībā tam, ka kāds augstāks spēks man ir izglābis, jo varēja būt visādi, arī pēc operācijām. Es vienkārši pieņēmu, ka manai dzīvē ir kaut kāda dziļāka jēga. Noteikti, ka man ir kaut kāda misija veicama. Un tas, ko es kā bērns iedomājos, es rakstīšu grāmatu, kā viss notika un kas man notika. Bet to es vēl neesmu uzrakstījusi, bet savā veidā rakstu šobrīd, kā saka, caur saviem stāstiem. Bet tas, kā saka, kur vairojās tas spēks un šī visa dzīves pieredze, ka es pavisam nejauši pati atradu instrumentus, kuri man, kā izrādās vēlāk, ļoti palīdzējuši šim visam ļoti grūtajam posmam daudz gadu garumā tikt pāri. Un tās lietas bija mūzikas klausīšanās, manas mīļākās mūzikas klausīšanās, tas ir, tie ir 96. 97. gads, un man bija tāda veiksmīga iespēja tikt pie kaseļu atskaņotāju playerīšu uz austiņām. Un tad visos brīvos brīžos es biju savā mūzikā un caur klausīšanos es iztēlojos, ļoti spēcīgā ticībā iztēlojos, ka dzīve var būt skaista, ka tādā brīdī es sev arī patikšu un varbūt vēl kādam patikšu, man būs draugi un man būs skaista dzīve. Plus trešā lieta, es rakstīju dienas grāmatu, jo mans tētis
bija rakstījis kopš manas dzimšanas tādu manu kroniku. Man pat vēl ir tas blociņš, un es to blociņu pati turpināju 9 gadu vecumā, bet jā, man ir reāli saglabāti blociņi, kur ir, pēc nezinu, 2 dienas pirms avārijas es vienu jaunu blociņu biju sākusi un to savu dienas grāmatu. Un es ilgus gadus rakstīju dienas grāmatu, un tas, tajā brīdī, kad es biju bez tāda emocionāla atbalsta, tas viss bija tas, kas man spēcināja un ļāva tam visam tikt pāri, cauri, un tagad atpakaļ skatoties ļoti arī manī vairoja šo ļoti spēcīgo tādu mugurkaulu, tādu spēku dvēselē un ticību tam, ka tiešām viss ir iespējams un viss sapņi var piepildīties. Bet tad, kad man bija jau 18 gadi, es tiešām pilnīgi apzināti vispār no grāmatas, Sāras Bronikas grāmatas vienkāršā pārpilnība, aizņēmos ideju, izveidot tādas mazas vizualizācijas kartītes, kur es bērniņi vai es skaista grūtniece vai māja, mašīna un vīrs. Un man bija arī sava metode, kā es to sev ievadīju zemapziņā. Es izmantoju to, kad, kā mēs zinām, uz vakaru, kā saka, mēs esam atvērtāki, tā uzņemt visu tādu netveramu, un es vienkārši pirms gulētiešanas katru to lapiņu tā apzināti atvēru, apskatīju un iztēlojos, ka tā jau ir realitāte. Ja, un tā šādi strādājot, visi sapņi piepildījās. Un tagad šajā vecumā, bet labi, tas jau ir gadiem sen bijis apakaļ, ka es vienmēr esmu gribējusi citiem visiem pēc kārtas nodot kaut kā to spēju priecāties par dzīvi, ticību tam, kā sapņi var piepildīties un nebaidīties tos sapņot un gana lielus. Un, protams, ka manī nav vēl kādu laiku apakaļ nav bijusi varbūt tik liela drosme to darīt, kaut gan es jau 2009. 2010. gadā man īstenībā Rīgā pat bija sava studija, kas saucās vēl pavisam savādāk un kurā tomēr daži cilvēki tapa uzrunāti caur manu stāstu, caur manu dzīves izpratni, bet, protams, tanī brīdī man ir cik 27, 8 gadi un man vēl nav īsti pieredze bērniem un ģimeni un liekas, ko tad es tur tā daudz varu runāt un kurš tu manī klausīsies, bet tomēr šad tad es tā kā saņēmu vairāk drosmi un tomēr darīju. Bet, protams, cauri, lai gan man ir daudz tādu radošo talantu iedots, vienmēr tā vēlme ir bijusi, caur kaut ko tā, ļoti nodot vērtīgi kaut kā to gan savu stāstu, gan caur savu stāstu iedvesmot citus. Un laika gaitā tas viss kaut kā ir nonācis līdz tam, ka tās, protams, ir sievietes. Kādreiz gan manas tādas uzrunas klausījās arī vīrieši, bet tā fokusējos es uz sievietēm, jo, kā saka, šo dzimumu es varu vairāk izprast, vīriešus izprast, tas vēl ir izaicinājums, bet kā saka, uzrunāt līdzīgos un iedvesmas pietura jau 5, 6 gadus ir vieta dabas tūmā, manas dzimtas mājas tūmā, netālu no Cēsīm, kurās, teiksim, cauri gadiem, caur dažādiem instrumentiem un piedāvājumiem esmu aicinājusi sievietes nākt kopā, lai iedvesmotu kaut vai caur radošumu, lai kaut kā caur radošumu ierādītu kādas vērtīgas idejas, ko viņas var sev paņemt ikdienā. Bet tas, kas šogad ir tā salicies pa plauktiņiem, gribas teikt, man pilnīgi atkarība ir fotografēt, dabu, visu vidi, sievietes, sevi. Šeit jāpiemetina, ka viena no terapijām, ko es arī no jau 15, 16 gadu vecuma ieviesu fotografēt sevi, lai noticētu tam, ka es esmu skaista un tiešām, kā saka, sev patīk un sev pieņem un sev ar vien vairāk iemīlu. Tur es gribētu pieturpināt par to, kad tagad mums ir tāds, mums ir daudz brendi, mums ir daudz fetiši,
un viens no tiem ir, ka tos akmeņus met uz narcisiem. Jo, kā tu kaut kas, vienalga, vai tu esi sieviete vai vīrietis, tā tu esi narcis. Šeit es varētu un vēlētos pietipināt to, kad sevi apzināties, sevi iemīlēt, sevi ieraudzīt, sevi atplaukt, sev atļaut atplaukt, tas nav narcisms. Jo tad, kad vīrietis vai sieviete un fotosesija, es arī no sevis ļoti labi zinu, ka fotosesija tā ir viena no terapijām, kad tu ieraugi sevi no kameras puses, kameras acīm, tas nav narcisms. Tā ir sevis atplaukšanas savas vizuālās, kaut vai sāksim no tā, ka tā ir vizuālās vērtības ieraudzīšana un novērtējums. Kaut gan arī vārds novērtējums varbūt nav tas vietā, bet tā ir tāda kā sevis vērtības apzināšanās, kad es esmu laba, kāda es esmu labs tāds, kāds es esmu. To es tā vienkārši. Jā, un tāda kā man nejauši ieviesusies atkarība ir fotografēt, un, kā saka, jau 12 gadus arī ar fotokameru un fotosesijās, bet šobrīd, kā zinām, telefonos ir gana labas kameras, un vēl arī tas, ka es zinu, daudzas sievietes reizē, kā saka, pacelt pat vēl citu tēmu paralēli, daudzas no mums atliek savus sapņus. Daudzām no mums ir talanti kaut ko radīt, cept, arī kaut kādu pakalpojumu jomā, ja? Un mēs baidāmies viņus iekustināt. Un, kā zinām, arī viens ir pieņemt sevi iemīlēt, bet otrs ir atļaut sev piepildīt to sapni par darbošanos, kas man sagādā sajūsmu. Lūk, un man to sajūsmu sagādā fotografēšana, bet arī sieviešu iedvesmošana, un ir kolosāli, tieši šogad ir salicies tāds fantastisks piedāvājums, kurā es aicinu sievietes uz fotodarbnīcu, jeb videodarbnīcas būs atsevišķi, kurai kas ir aktuālāk, bet tā ir vesela diena, kurā es ļoti vienkāršā un saprotamā veidā ierādu, kā mēs varam ar telefona kameru tikt pie efektīgiem, skaistiem kadriem, un kadriem, kuros mēs parādāmies pašas, bet, kā es saku, iemācīties fotografēt ir viegli. Tas nav sarežģīti, tas ir kā neliels treniņš, protams, praktizējam ilgstoši, un tad būs rezultāts vēl labāks, bet visgrūtākais ir saņemt drosmi pašai būt kamerā. Ja, un tas ir tas, kas caur šo fotodarbnīcas dienu, kas ir 8 stundu garumā, ļoti gara, un kurā ir ļoti daudz praktisko darbu, tas ir fenomens, ka sievietes noslēgumā saka, viņas tiešām kaut kam sevī pārkāpa, viņas saņēma drosmi, viņām kaut kādas bailes pazuda, un viņas jau sāk gribēt parādīties kamerā, un šitā, un tā. Un man ir prieks, ka caur šo instrumentu, es spētu uzrunāt sievietes, ko primāri. Tātad dziļā lieta ir iemīlēt sevi dabiski, kāda tu esi, lai cik tas ir mazs un liels un kāds, iemīlēt sevi, kāda tu esi šobrīd, jo, saku, izejot cauri saviem pārbaudījumiem, nav lielāks stāvens par dzīvību, veselību un kā saka, vispār, man liekas, būt sievietes ķermenī, pieņemt to kā milzīgu dāvanu pateicībā un, laimīga sevi mīloša sieviete, man liekas, ir skaistākais, kas var būt, un es zinu, ka izklausās naivi, bet es ar vienu ticu, ka skaistums un mīlestība izglābs pasauli. Un tās esam mēs. Mēs glābsim, cerams, daudzus. Un tiešām
meklēt visus iespējamos veidus, kā mēs varam sevi iemīlēt, un tieši tā dabiski, nevis ar šobrīd pieejamiem visiem mākslīgajiem līdzekļiem, bet tiešām tādā patiesi atvērties pašai sev, jā, un kamera tam ļoti palīdz, jā, un ja ne uz fotosesiju aiziet, tad tiešām ņemt to savu telefonu un to kameru un statīvu vai kaut kur uzstatēt, un vienkārši tā kā, jā, tiešām kā pašterapiju sev iedot, jā, ka es sev apliecinu, ka es esmu skaista un es sev patīku un arvien vairāk patīku, un tāda, kāds es esmu gana laba, un ar visiem saviem talantiem. Es esmu šeit sūtīta, lai darītu labu, lai pasauli pārsteigtu ar to, ko es varu dot, un ideālā variantā daudzus aiz sevis, kā saka, pasauli atstāt labāku un cilvēks laimīgāks un piepildītāks. Ja? Jo vairāk cilvēku uz pasaulē, kuri mīl sevi un dara to, kas viņiem maksimāli labi sanāk un kas ir vienkārši tādā vieglumā, jo man šķiet vienkārši visa pasaule būs pilnīgi citādāka un būs arī miers pasaulē. Jā, un šeit es arī vēlētos piebilst to, kad tad, kad vienalga, vai tas ir sieviete vai vīrietis, kad viņi sāk šos kopspēli ar to kameru, ir tas, kad nav pat jāskatās, tur ir talants vai nav talants. Tad, kad tā kopspēle sākās, būtībā kaut kur es esmu arī lasījis to, kad viens vīrietis, tas bija vīrietis, viņš YouTube esot sācis sevi uzņemt tīri kā psihoterapeits viņam esot to ieteicis. Un viņš sācis sevi uzņemt, un tā rezultātā būtībā tā bija tā viņa veiksmes līnija, bet ar to es vēlos izteikt to, ka tad, kad cilvēks sāk to, viņam varbūt pat nav nekādu talantu. Bet tad, kad viņš sāk to darīt, tas talants uzplauks, tas talants atverās. Mums sievietēm patīk parunāties, tādas mums ir tās dabas iezīmes, un mūsu tajā runāšanas procesā bieži vien ir tā, ka mums dzimst tās idejas. Vīriešiem ir savādāk, bet tas, ņemot vērā to, ka mums ir gan sievišķais, gan vīrišķais iekšā, arī vīrieši to var izmantot. Vēl viens jautājums man ir, ja tev ir atbilde, ok, ja nav arī ok. Divi jautājumi būtībā. Viens ir, no kurienes tu gūsti to spēku viens un iedvesmu, to spēku iziet tam visam cauri, kas tev bija. Cik es zinu, tu ļoti daudz pavadīji vienatnē. Un otrs ir, no kurienes, kā tu sajūti, varbūt nāk tās tavas idejas, tās savas idejas nāk tev no kaifiņa, no tā, ka tu esi viena ar sevi, no tā, ka tu esi ar dabu, vai no tā, ka tu vienkārši gūsti kaifu šeit un tagad, no kurienes tev ir tā iedvesma un tas spēks. Un trešais ir, kā tu saglabā ticību? Jā, vērtīgi jautājumi, bet vai es tā sapratīšu, kur ir tā slēga? Stāsti, ka tas, kā tu to jūti, jo katram noteikti būs sava versija. Jā. Es nezinu, man vienmēr, droši vien tas viss ir arī gājis cauri tam visam pārdzīvojumam, ka es esmu bijusi reāli viena, ka man nav bijuši tādas sirds draugi visu laiku blakus. Man patīk uzpildoša vienatne arī, man vienatne nav kaut kas, no kā es bēgu. Es labprāt uzpildos, kā saka, būt viena, būt dabā, bet es nezinu, spēks iedvest manu idejas, es nezinu, no kurienes, bet viņas nāk kā no pārpilnības raga. Es nezinu, vai tā ir vienkārši tāda dāvana, ko es tādu speciāli daru, es nezinu. Bet tas radošais redzējums ir kaut
kaut kā no mammas nācis un pašas kaut kā vairojas, viss kaut kas man interesē, visu ko darīt, visu ko izmēģināt, visu ko uzradīt, ko vien pati varu dekorēt, iekārtot un tā tālāk, un apģērbus radoši pārveidot vai rotas sev pati taisīt, jā. Bet, jā, kādā brīdī varbūt tās visas daudzās spējas un vēlmes tā kā pat nomāc, jā, kam tam pieķerties, un redz, šobrīd, jā, tāds foto ir priekšplānā. Spēks, es saku, man liekas, ka viss šis pārbaudījums, kam ir iziets cauri, tas vienkārši manī nemanot ir tik milzīgu to iekšējo spēku ir devis, jā, kā es saku, ka es neļauju sev darīt pāri, jā, es to jūtu, kur man, kā saka, tas jau sākās, ka kāds dar pāri, vai es ļoti stingri varu pateikt, nē, tur, kur es jūtu, jā, kad priekš manis tas būs vai pa grūti, vai pa daudz, vai tas nav mans, un, kā saka, es cauri dzīvei izdaru apzināts izvēles, jā, kur es esmu, ar ko es komunicēju, ko es lasu, ko es klausos, ko es skatos, jā. Un par ticību, tas ir kolosāls jautājums, bet es godīgi sakot, es nezinu, kur ir tam atbilde. Vai tas ir arī vienkārši tik ilgus gadus sevī, kā saka, spēts noturēt, jā, ka šī ticība, kad būs laba dzīve, būs tiešām rožaina dzīve, kā es kādreiz teicu. Un atceros vienā kora biedrene vienā reizē, ka es vēl biju jauna, neprecēta. Jā, Laurinta, tu apprecēsies, būs sieva, tad tu uzzinās, kāda rožaina dzīve. Es noklausījos to, bet sevī paliku tāpat pie sava. Es ticu, ka būs un ka tāda ir iespējama, jā. Un jā, ļoti daudzās grāmatas, kas ir dzīves laikā izlasītas, kuras tevī apstiprina to tavu domu gājienu vai vēl izlasot, kā saka, kad jau viss kaut kas ir piepildījies, tu izlasi kādu grāmatu, saproti, jā, bet šitā es nemanot arī esmu darījusi un dzīvojusi. Un tā ir tā atslēga varbūt, jā. Tas ir tāds ļoti daudzu lietu kopums. Bet tā ticība, es nezinu, tā tad vienkārši tāda ir stingra sevī kaut kā ir nostiprinājusies, un paldies Dievam, tā ir tiešām ir ar vien stipra, un ticu, ka visa dzīve tāda būs, un prieks par to, ka es esmu tam visam izgājusi, un vēl lielāks prieks, ja caur savu stāstu varu iedvesmot citus, un tas ir, man liekas, tas, kas sirdi visvairāk silda. Un iedvesmas pietura viņa atrodas kur? Ļoti tuvu Cēsīm, ka 6 km no Cēsīm, bet Gaujas upes krastā, un tur ir ļoti skaistas pastaigā vietas, un takas, un klintis, un vispār varu novadīt arī pārgājienu, kurā mēs varbūt trenējam foto un video prasmi, un ļoti daudz, un drīz būs iespēja arī atbraukt uz šo vietu, sevišķi, sievietē vienai pašai, pabūt prom no visa, jā, pabūt prom, beidzot izrauties tādā mieriņā un klusumā, ja vēlēsies pilnīgi vienā ar varbūt grāmatām un vienkārši svaigā gaisā, bet ja vēlēsies arī ar mani līdzās, kā dzirdīgām ausīm uzklausošu un kā saka, no savas pieredzes kaut ko dodošu, vai uz fotosesiju, vai, jā, katrā ziņā tāda mana sirds rūpe ir par un ap sievietēm, kuras vēl līdz galam nemīl sevi vai arī neļaus sev piepildīt kādu sapni par savu darbošanos un pa īstam to piepildījumu gūt šajā dzīvē esot. Jā, jo atplaukušas sievietes ir kā lotusa zieds, kurš palīdz atplaukt visam pārējiem, vai ne? Jā. Tad es nobeigumā, ko es biju domājusi sākumā, bet labi, tā jau lai viss iet pie viena. Man ir atkal esība pastaiga dabā, simbolistiskās kārtas, kas ir ar dabas un dzīvnieku simboliskajiem elementiem. Tad mēs izvilksim kārti mūsu šīs dienas sesijai. Un
Iedvesmas pieturē, laikam tā. Iedvesmas pieturas kārts. Ko tad daba saka, ko daba dod un ko daba vēlē? Ai! Tas būs jāņem. Jā, laikam. Nē, tie ir simboli dabā. Es paņemšu šito. Un es vienu, ja? Kurmis? Tici, jūti, ka viss tev ir vajadzīgais, ir pieejams. Tieši šeit un tagad ieraugi savu unikalitāti, iekšējos resursus, nevis caur prāta spriedumiem, bet sajūtu dziļumu ārpus gaismas un tumsas. Tu veido iekšējo vidi, kas baro un stiprina. Man jau kādu 4. reizi ir skudriņas. Tas ir tas, ko es novēlētu visām, jā, kā tur bija rakstīts, atklāt to savu brīnišķīgi. Kuru daļu man lasīt? Augšējo, ja? Ezis tevi. Varbūt nolasis ne tik labi tos mazos varēšu. Ezis. Sajūtu līdzsvars sevi un esi atvērts dzīves jūtīgumam. Atklāji sevi dievišķa sievišķo gudrību, pasivitāti, uzņēmību, maigumu, empātiju, klusumu, intuīciju un spēcīgus instinktus, garīgo gudrību. Būtībā šīs abas divas kārtas pozicionē to, par ko mēs runājām, un par iedvesmas pietaru. Un ņemot vērā to, kad man dažas dienas atpakaļ, man ir tāds vēlēšanas vai es nezinu, sevis lutināšanas veids ļauties kāršu maģijai. Tāpēc pareizais nenoturos. Man šeit ir māsības apļa orākula kārtas, un ņemot vērā to, ka iedvesmas pietura arī varētu būt un ir viena no tādas iespējamās māsības pieturas arī un centra, tad izvilksim arī vienu kārtu. Jā, es patiesībā gribu pieminēt to, ka ļoti aicinu sievietes atrast to savu kopienu, kurā justies labi, jo es ar pēdējā gada laikā izteikti esmu pārbaudījis, tā tomēr ir, ja mēs bieži vien nesaņemam drosmi kaut kur doties, ko tad mēs vienas vai kā tad mēs kā, bet meklēt sievietes, ar kurām gribas būt kopā, ja, un šādas te komūniņas veidot, kurās mēs spēcinamies, ja, kurās mēs gūstam to ticību vairojumu, to drosmi saņemties darīt, drosmi mīlēt sevi, drosmi pieņemt sevi, ja, un arī tāpēc manas fotodarbnīcas, protams, tā ir moderni, var online uztaisīt. Varbūt es uztaisīšu arī online, bet visas, kuras ir bijušas klātienē, es saku, es nekādu online neņem, tā klātiena ir tas, jā. Gan tur, kur tev nav citu variantu, kā saņemt to drosmi un praktiski darīt, tas ir viens, bet otrs ir tieši kādas sievietes tajā brīdī saslēgsies kopā, un arī tas koplauks, jā, un iedvesma vienai no otras ir milzīga, un pat veidojas varbūt draudzības jaunas vai sadarbības un tādas iedvesmas savā starpā, tā kā meklējiet noteikti tādas vides ar citām sievietēm, kur jūs varat spēcināties, jo sievietēm izteikti redz vīrietim ir jāielien alā, lai viņš tā kā būtu, kaut ko sevī tā kā risināta, bet izteikti, jā, sieviete ir jābūt kopā ar citām, un tur viņas spēcinās, izrunā ārā savu sāpi, jā, cita kā stiprina un iedvesmo, un tas ir tik ļoti svarīgi. Jā, tātad pēdējais. Jā.
Sister of Gnosis. Tūlītās es paņemšu šo grāmatiņu. Un tev ir Sister of the Path. Pagātnē, Jā, ļoti skaisti. Es ceru, ka tur ir redzams. Tā, Gnosis. And I run straight to the it's the same that the one and there were no Tūlītās ātri. Šito jau es biju pirms tam izlasījusi. Es nelasīšu visu, ja kādam interesē, tad rakstiet, es atsūtīšu visu. Sister of Gnosis ir, te ir rakstīts be nothing, tad esi nekas. Tādā ziņā, kad tas nekas ir tāda brīvība, tāda nepieķeršanās, būšana, tādā bezsvara esības stāvoklī, bet ne ar to, ka tas ir kaut kā tā kā depresīvi, bet tas, ka tev ir brīvība, tu esi vienkārši sapūšanā būtībā. Kosmiskais savienojums ir solārais logos, centrālā saule, un kristāls ir tīrais kristāls, dzīvnieks ir te ir rakstīts none, tad neviena dzīvnieka laikam nav. Augs ir arī augi, augi un ētera eļļas laikam šeit nav domātas, jo te ir rakstīts, ka nav. Bet, iespējams, ka tas tik tiešām, jo tas ir tas materiālais, bet tas be nothing, tas ir tā kā kosmos. Afirmācija priekš sevis ir es pieņemu to, kad ir laiks palaist un būt man pašai. Un tas, es domāju, ir tieši tas tavs jaunais piedāvājums par to, ka tu vari būt ar sevi. Jā. Un afirmācija priekš māsības ir es atbalstu tevi, es atlaižu mentālās un emocionālās konstrukcijas, kas prevent you receive guidance from prevent, tu zini, kas ir prevent, tas ir, man liekas, ka tas ir, kas receiving guidance, kas atļauj saņemt tādu kā pavadījumu no augstākās inteliģences. Un pās, tūlītās mēs paskatīsimies, kas ir pās. But I was like, oh, I have 3 months, that's fine. And then I received an email that was like, yours expires next week. Oh, you have to do this now? Kur tu esi pās? And that's why Rekur. Tas ir kā Bībelē. Kas būs pēdējais, tas būs pirmais. Kas ir pirmais, tas būs pēdējais. Tātad ceļa, māsības ceļš ir Sister of the Path. Following the pathway to improvement. Seko savam ceļam, sevi pilnveidojot. Kosmiskais savienojums ir Merkurs, kristāls ir opāls, ļoti sievišķīgi, cik es zinu. Animā tas ir dzīvnieks, ir džekals, bet kas ir džekals, sorry, es nezinu. Bet tas ir dzīvnieks, jūs varat iečekot Googlē. Augs ir molī, tas arī kaut kāds eksotiskais ir. Un ēteriskā eļļa vai aromāts ir storaks. Tas arī laikam būs jāiet. Ne no Latvijas. Jā, tas nav latviešu. Bet, ka var zināt, tu varbūt pētīsi. Jā, iesi ārpus robežām. Vai arī tās, kuras sevi atver, sevi pilnveido, piepilda, viņas
tā uzplaukst, kad viņas sajūt to esenci, ka viņām ir jāiet kādās citās ārēs, ārpus Latvijas. Afirmācija priekš sevis ir es esmu discerning because not everyone that shines is discerning. To gan es jums mīlīšu, laikam nevarēšu pateikt, bet tas doma ir, kad es esmu iespējams nenovērtējumi discerning, tāpēc, kad ne viss, kas spīd, ir vērtība. Tas nozīmē to, ka tas sanāk no tā, kad dimens, viņš iznāk no zemes no sākuma, viņš nav spīdīgs, viņš ir jānopulē. Es arī to savilktu ar to, ka, labi, mana terapija bija uzsvars uz ārēju izskatu ilgus gadus, lai es vispār no puiša izskatu kļūtu par meitenīgu, bet man liekas, tas mūsdienu sievietēm ļoti svarīgi ir pateikt ne tik daudz, cik tu ārēji kaut kā vizuāli būsi uber perfekti un spīdēsi, bet lai spīd tā tava dvēsele, lai mēs cauri tev, cauri tavam izskatam un tavai būtībai ieraugām to tavu dvēseli, kas tiešām spīd un mirdz un kas ir tikai jānopulē un jāparāda pasaulē. Jā, un mācības afirmācija ir es palīdzu tev saglabāt patieso ceļu un es tev nevis iet pa tukšu ilūzijas ceļu. Tā kā, tās abas divas kārtas ir diezgan spēcīgas. Tā kā, tad iespējams nākamreiz mēs varam tikties arī cēsīs. Un, ja kāds mums vēlās piebiedroties, tad sakam teikties ar Lauru, vai arī man varat rakstīt ziņu, un tad jau mēs arī klātienē paskatīsimies, ko mums instrumenti sniedz, un varam izmantot izmēģināt uz sevis visus instrumentus, kas ir gadu gaitā, 20 gadu gaitā pārbaudīti. Un tiekamies. Jā, esam klātienē biežāk nekā online. Jā, jo klātiene ir dzīvīgums. Klātiene ir tas, ka tu sajūti sevi, tu sajūti otru, tu esi dzīvā esībā. Jā, lai to pateikt.